4 reizes vairāk. Džons bija iemācīts atdot Dievam 10. tiesu no tās naudas, kuru nopelnīja. Tā taču ir svēta lieta, un Bībelē arī par to ir rakstīts. Cilvēki, kuri ievēro šo Dieva doto pavēli, var būt vienmēr pārliecināti, ka tiem no augšas būs dota īpašā svētība. Nopelnījis savu pirmo algu, Džons akurāti atskaitīja 10. tiesu Dievam. To viņš nolika atsevišķi, lai ejot uz baznīcu, to ieliktu ziedojumu kastītē. Ja kaimiņi viņam samaksāja par zāles pļaušanu 2 eiro, tad 20 centus viņš atlika Dievam. Ja 5 eiro, tad 50 centus. Džons vienmēr akurāti pildīja šo Dieva pavēli, bet pusauģa vecumā viņš ievēroja, ka skolas biedriem sāk parādīties tādas mantas, kuras viņš nevar atļauties. Džons sāka samazināt summu, kuru pienācās Dievam. Viņš arī slēpa to no savas mammas, jo zināja, ka tas viņu ļoti uztrauks. Lai nebūtu lieku sirdsapziņas pārmetumu, Džons pierakstīja summu, kurā būs jādod Dievam. Viņš sev deva solījumu, ka atdos visu parādu Dievam, kad nopelnīs daudz lielāku summu. Tomēr tāda diena tika atlikta un parāds tikai pieauga. Bet pārliecība, ka parāds tiks atdots, palika arvien mazāka. Kādu dienu Džons pārradās no skolas ļoti satraukts. Skolotāja paziņoja, ka visa klase brauks piedzīvojumu pilnā ekskursijā. Tur tika ieplānots braukt ar laivām, izjāde ar zirgiem, ugunskurs un nakšņošana teltīs. Vārdu sakot, sapņu piepildījums, bet par to bija jāsamaksā. Mammu, mūsu klase brauks ekskursijā, un par to ir jāsamaksā 25 eiro, Džons paziņoja mammai. Atvaino, dēliņ, es nevaru šādu summu iedot. Mums vēl ir jāiztiek līdz mēneša beigām. Ja tu vēlies braukt, tad tev nāksies samaksāt no savas sakrātās naudiņas, paskaidroja mamma. Džons ļoti gribēja braukt šajās aizraujošajā ekskursijā, bet vai tad viņš drīkstēja iztērēt naudu izklaidei? Viņu sodīja sirdsapziņa, jo vēl nebija atdots parāds Dievam. Iegājis savā istabā, Džons izvilka savu krājkasi un bloknotiņu un sāka skaitīt naudu, lai zinātu, cik daudz naudas viņam ir. 1 eiro, 50 centi, 2 eiro, vēl 2 eiro, 5 eiro. Džons turpināja skaitīt. Tieši 25 eiro. Sanāk, es varu braukt ekskursijā, bet te viņš palūkojās uz bloknotiņu un atvēris to, sāka skaitīt. Jo vairāk skaitīja, jo bēdīgāks palika. Vai tiešām viņš tik daudz Dievam ir parādā? Kopējā summa sanāca tieši 25 eiro. Ko lai dara? Ja viņš atdos parādu Dievam, tad viņam pašam nekas nepaliks. Te klusiņām pavērās durvis, un istabā ienāca māmiņa. Džons ātri ielika atvilknē naudu un bloknotiņu, bet mamma nojauta, kas ir par lietu. Nes kāpēc mammas vienmēr visu nojauš. Mamma paņēma bībeli
un apsēdusies dēla gultā, sāka to šķirstīt, līdz atšķīra Malahijas 3. nodaļu un sāka skaļā balsī lasīt. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpj Dievu? Kā jūs mani krāpjat? Jūs sakāt, kā tad mēs tevi krāpjam? Ar 10. tiesu un labprātīgiem upuriem, bet atnesiet katrs savu 10. tiesu pilnā vērtībā manā klētī, tā lai arī manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad mani šajā ziņā, saka tas kungs Cebaots. Vai es arī neatvēršu debesu logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums? Māmiņa aizvēra bībeli un nolika to plauktā. Džons jau daudz reižu bija dzirdējis šos vārdus, bet nes kāpēc tieši šoreiz tie skanēja savādāk. Māmu, es nolēmu nebraukt ekskursijā. Nebraukt? Izbrīnījās māmiņa. Kāpēc? Es esmu sakrājis 25 eiro, bet visu šo naudu es esmu Dievam parādā, bēdīgi noteica Džons. Man kauns, ka es esmu apzadzis Dievu. Es tevi lūdzu, paņem šo naudu. Te ir visa summa, ko esmu parādā. Lai es nekristu kārdināšanā, lūdzu paturi to pie sevis, bet svētdien es to ielikšu ziedojumu kastītē. Māmiņa paņēma naudu un pēc neilgas pauzes noteica. Es domāju, ka tu esi pieņēmis pareizu lēmumu, dēliņ. Es esmu pārliecināta, ka viss vēl beigsies labi. Zini, ja mēs esam Dieva priekšā taisnīgi un gribam viņu iepriecināt, tad Dievs atver debesu logus un sūta mums savu svētību. Turpmākās dienas Džonam bija īpaši grūtas. Likās katru mirkli kāds no klases biedriem viņam jautāja, vai viņš brauks ekskursijā, un Džonam nācās atbildēt. Nē, šoreiz nē. Un tad sekoja jautājumi, kāpēc nē, vai kas noticis, tu slikti jūties, vai tava mamma saslima? Džonam nācās atbildēt uz visiem jautājumiem, bet galveno iemeslu viņš noklusēja. Beidzot pienāca tā diena, kad visi brauks ekskursijā. Džonam likās, ka šī diena būs pati nelaimīgākā diena viņa mūžā. Viņš noskatīsies, kā visi sasēdīsies autobusā un brauks aizraujošā ceļojumā. Agri no rīta pie durvīm atskanēja zvans. Pasniegs bija atnesis vēstuli no onkuļa Sema. Tā bija adresēta Džonam. Atvēris aploksni, Džons izņēma vēstuli, kurā bija ielikta nauda 100 eiro. 4 reizes vairāk par to summu, kuru Džons atdeva Dievam. Saņēmis svētību, Džons varēja doties ekskursijā kopā ar visiem, un nebija laimīgāka zēna par viņu. Debesu logi bija atvērušies plaši, tik plaši kā Dieva mīlestība.